Pirmā lieta ir tā, ka patīk mums vai nē, bet diemžēl gadu desmitiem Eiropa, un ar to es saprotu gan Eiropas Savienību, gan arī daudzus NATO Eiropas sabiedrotos, tostarp būsim arī godīgi, bija tādi brīži Latvijā, nav veltījusi pietiekami daudz enerģijas un nepieciešamos resursus, lai savu aizsardzības spēju un drošības spēju padarītu tiešām vērā ņemamu. Tikai kopš faktiski 2014. gada, tikai kopš Krimas pretlikumīgās okupācijas, ko īsteno Krievija, un tad jau no 22. gada februāra mēs esam pievērsušies mūsu spēju stiprināšanai, un Eiropā ir ļoti daudz, kas darāms gan aizsardzības spēju stiprināšanā, gan būsim arī godīgi. Diemžēl mums ir diezgan daudz lietas, kur mēs atpaliekam. Tā ir ekonomika, tās ir tehnoloģijas, kur mēs redzam, ka vesela rinda regulējuma Eiropas Savienībā vienkārši kaut vai tādās jomās kā mākslīgā intelekta attīstība, kā tehnoloģija attīstība, ka šajās jomās mums ir daudz darāmā. Un šajos laikos, 21. gadsimtā, ja tu gribi, lai ar tevi rēķinās, tev jābūt spēcīgam. Nepietiek tikai ar lozungiem. Es šobrīd redzu tādu valstu kā Baltija un Polija uzdevumu, kuras atvēl savai aizsardzībai arī absolūti saprotamu iemeslu dēļ resursus, kuras sadarbojās ar Amerikas Savienotām valstīm arī ekonomikā. Piemēram, Latvija šobrīd no ASV iegādājas 80% no visas sašķidrinātās gāzes apjoma. Ka mēs varam būt tās valstis, kuras palīdz šos tiltus turēt, attīstīt, nevis viņus jaukt nost. Un es būtu ļoti, ļoti uzmanīgs. Es zinu, ka daudziem patīk tādi skaļi paziņojumi. Ir beigušās atkal transatlantiskās attiecības. Šādi paziņojumi, diemžēl, ir bijuši arī pirms tam. Visa veida kaut kādas diskusijas ir bijušas. Tomēr nepazaudēt galveno, ka gan ASV interesēs ir sadarboties ar Eiropu un spēcīga Eiropa, gan Eiropas interesēs ir sadarboties ar ASV. Un mūsu pienākums ir atšķirt troksni no patiesām lietām un izdarīt visu, lai šī sadarbība būtu stipra. To tutaj